Ja mirklis saguruma tevi nomāc, pamēģini šo. Apsēdies uz krēsla. Ceļi 90 grādos, kājas gurna platumā un sākumā kustības taisam ar kāju pirkstiem. Tad uz augšu un uz leju. Savā tempā, kādā šobrīd jūs varat. Vēl 10 reizes. Un tagad staigājam ar kājām uz vietas. Arī taisam vieglus soļus. Jā. Šeit svarīgais ir tas, ka smagi nesatam ar kājām pa grīdu, bet mūsu mērķis ir tīri atmodināt asinsriti, sākot ar kājām. Tālāk saliekam rokas kopā un neatdalot plaukstu daļas, plaukšķinam ar roku pirkstiem. Plecus atslābinam šeit un tikai kustību taisām ar rokām. Vēl 10 reizes. Un plaukšķinam tagad rokas kopā. Arī šeit brīvi varam tādām atslābušām brīvām kustībām. Un vēl 10 reizes. Un tad tālāk. Rokas augšpusi līdz plecam un līdz kaklam viegli izklapējam. Un roku priekšpusi. Vēl vienu reizīti. Un to pašu ar otru pusi. Otru roku. Šeit brīvi varam izklapēt, atmodināt visu asinsriti, visu cirkulāciju rokās, plecos, sprandā. Super! Tad to pašu ar kājām. Sākam ar augšstilbiem. Un arī iekšmelas, ārmelas izklapējam. Vienai kājai, otrai kājai, divam izklapējam. Un apakšstilbus izklapējam. Otrai kājai arī. Un tad beigās vēl viegli ar pirkstiem uz krūtīm šeit izklapējam. Un mirkli apsēžamies. Paraugamies, kā mēs jūtamies. Vai jūtam tādu vieglu, patīkamu tirpoņu rokās, kājās, visā ķermenī, vai jūtam, ka enerģija ir atgriezusies? Noteikti, ka ir. Kā iesaku šo kustību sēriju ikreiz, sagurums nomāc, bet ir vēl darāmās lietas uz saraksta. Tad ar šo jūs visu varēsiet paveikt un uzveikt. Lai forša diena, un ja šis patika, piesakojiet krēsla jogai, kanāliem un lai jums superīga diena. Čau, čau, līdz citai reizei!